Ainār, gatavs? Aiziet. Nu tā, Mudīte Tauriņa jautā. Uzreiz pie lietas, jā, Kariņš un Levits ir ar 2 pilsonībām, bet satversmē ir likums, ka ar dubultām pilsonībām nevar būt ne prezidents, ne premjers. Uzskatu, ka valsts augstākās amatpersonas nedrīkst būt dubulti pilsoņi. Tāda norma ir daudzās pasaules valstīs, jo redziet, tad, kad tiek pieņemti kādi lēmumi, ir ārkārtīgi svarīgi, lai valsts augstākās amatpersonas domātu tikai un vienīgi par Latvijas interesēm. Ja cilvēkam kabatā ir 2 pases, tad viennozīmīgi ir skaidrs, ka viņš vienmēr domās ne tikai par Latviju. Un šajā gadījumā, kas attiecās par mūsu premjeru, tad likums it kā ļauj būt dubult pilsoņiem ar Latvijas un Amerikas pasi, bet vienlaicīgi, protams, mēs saprotam, ka neatkarīgi no tā, vai tā ir Amerikas pase vai tā ir Vācijas pase, citās valstīs tas nav pieļaujams. Kas attiecās par mūsu prezidentu Levitu, tad īsti nevienam nav skaidrs, cik tad pases viņam ir, jo uz šo jautājumu publiski atbildes ir sniegtas diezgan neskaidri. It kā prezidents oficiāli nevar būt dubult pilsonis, bet Levits uz uzdotiem jautājumiem nekad nav noliedzis, ka viņam ir tikai viena pase. Un, protams, es ceru, ka agri vai vēlu tauta to noskaidros, bet ja cilvēks nenoliedz, ka viņam ir tikai Latvijas pase, tas nozīmē, ka viņam ir vēl kāda pase, kas, protams, ir satversmes pārkāpums. Bet, kā jau es teicu, šodien mēs neveiksim izmeklēšanu, atstāsim šo faktu uz vēlākiem laikiem. Agri vai vēlu mēs noskaidrosim, cik pases ir mūsu prezidentam. Bet es uzskatu, ka valsts augstākām amatpersonām nedrīkst būt 2 un vairāk pases. Paldies, Ainār. Tagad ir jautājums vēl no Viļa. Vilis Brazovskis jautā, vai šī valdība kādreiz nākotnē tiks tiesāti par jau sastrādātiem noziegumiem pret Latvijas tautu? Patreiz šo valdību piesedz visi dienesti, tiesības sargājušās struktūras, jo tad, kad parādās kāds notikums saistībā ar potenciālu likuma pārkāpumu, tad praktiski viss pazūd. Nekas netiek izmeklēts, kā jūs visi atceraties, tad, kad tika uzdots valdības sēdē Pauļutam, kur palika 80 miljoni, kurus bija jāiegulda veselības sistēmas nostiprināšanā cīņā ar Covid, viņš teica, es nezinu. Pēc šādas atbildes pat nesekoja nekādi paskaidrojumi. Cilvēki tas, ko uzzināja, ka piemēram, šie 80 miljoni tika izmantot iegādājoties 120 gultas un kaut kādu aprīkojumu. Bet, ja kopā sarēķina konkrēti, cik tad maksā viena gulta ar šo aprīkojumu, tad sanāk, ka tie 666 000. Ne prokuratūra, ne citas tiesības sargājušās struktūras neko nav izmeklējušas. Es esmu kā partijas pārstāvis kopā ar citiem kolēģiem griezies arī prokuratūrā. Diemžēl nekādas atbildes līdz šim nav saņemtas. Tā kā, kas attiecās uz šīs valdības darbu, tad viennozīmīgi, tad, kad šī valdība tiks nomainīta, būs jāveic audits visās nozarēs, un es domāju, ka mēs atradīsim ļoti daudz brīnumus, kā rezultātā noteikti daudziem cilvēkiem būs jāuzņemās atbildība par to, ko viņi ir pieļāvuši savas darbības laikā. Ainār, vēl tāds jautājums par mūsu esošo valdību, vai vispār ir iespējams, ka vēlēšanas varētu arī nenotikt? Diemžēl tādas bažas ir pamatotas. Vakar laikrakstā Diena jaunās vienotības ģenerālsekretārs Kampars skaidri pateica, jaunās vienotības vēlētāji nebalsos par opozīciju. Es saprotu, ka jaunās vienotības biedri var nebalsot par opozīciju, bet vēlētājiem demokrātiskā valstī ir tiesības balsot par ko viņi grib. Tas, ka šodien šīs sazīmētās iristu, paristu, sorosistu, visas šīs aptaujas rāda, ka Kariņš joprojām ir populārākais premjers, ja, tad veicot jebkādu aptauju, tautai uzdodot jautājumu, vai jūs atbalstat Kariņu, tad lielākā daļa viennozīmīgi saka, ka viņi ne Kariņu, ne Levitu, ne Pauļutu,
ne Rinkēviču, ne arī daudzus citus valdības ministrus un koalīcijas partijas neatbalsta. Tāda ir šī realitāte. Diemžēl izskatās, ka esošā vara ir nonākusi līdz tādam stāvoklim, ka viņi jūtas, ka viņi var darīt, ko grib, jo viss viņiem iet no rokas. Viņi pieņem jebkādus lēmumus, cilvēki tos norīja ar rūgtumu, un viņi neko pret valdību aktīvi nedara. Jā, notiek kaut kādas sapulces, mītiņa, bet tas viņus vairs neuztrauc. Vajag policiju kādam sūtīt pretī, lūdzu, vajag kādu kriminālu lietu ierosināt, lūdzu, viss var tikt nodrošināts. Un ir liela varbūtība, ka var notikt falsifikācija, ka gala rezultātā Centrālā vēlēšanu komisija, kurā strādā partiju cilvēki, viņi var saskaitīt balses par labu esošai varai. Tad, kad mēs griezāmies Centrālā vēlēšanu komisijā ar priekšlikumu saistībā ar uzsākt balsu parakstu vākšanu, lai varētu notikt referendums, lai varētu atcelt visas šīs muļķības un stulbos lēmumus, ko Kariņa valdība ir pieņēmusi, tad Centrālā vēlēšana komisija atteica šādu parakstu vākšanu. Tas nozīmē to, ka tas ir konkrēts piemērs, kas parāda, ka esošā vara pilnībā kontrolēt Centrālo vēlēšanu komisiju, jo juridiski un no demokrātiskā aspekta tautai ir jābūt tiesībām vākt parakstus pret kaut kādām nelikumībām un ārprātiem, kas notiek valstī. Diemžēl Centrālo vēlēšanu komisiju pamatā lielākoties kontrolē tieši esošās varas cilvēki. Paldies, Ainār. Kā tad sanāk ar tām visām mājaslapām, kur cilvēki var iet un balsot? Mēs zinām, ka ir Mana balss un ir Latvija LV. Tad kāda ir atšķirības starp šīm platformām? Es godīgi sakot, šodien nevaru analizēt un arī negribētu šīs lapas, bet tas, ko es vēlos teikt, ka, protams, vara atļauj kaut kādām iniciatīvām notikt, kaut kādas parakstus kaut kur vākt, kaut kādā internetu vietnē. Bet tad, kad, piemēram, tā pati Mana balss, cik es zinu, ir savākusi 10 000 parakstus, lai grozītu likumu attiecībā uz Covidu pārslimojušiem cilvēkiem. Tātad tie, kas ir pārslimojuši, tie, kam ir antivielas, tiem būtu jābūt iespējai saņemt šo pārslimošanas certifikātu, ja viņi ir pārslimojuši vai nu citā valstī, vai arī viņi ir jau pagājuši 6 mēneši, bet viņiem joprojām ir pietiekoši augsts antivielu līmenis. Nekas nenotiek. Šis jautājums Saeimā guļ jau ilgstoši un nekust uz priekšu. Tas nozīmē, ka viņi dod iespēju vākt kaut kādus parakstus, bet tad, kad ir jāpieņem lēmums, viņi nospļaujās uz cilvēkiem, uz tiem, kas nākuši un vākuši šos parakstus, un gala rezultātā nekas nenotiek. Tā kā mana atbilde ir tāda, ka parakstus mēs varam vākt, bet kāda jēga ir šiem parakstiem, ja parlaments šos parakstus neizskata, nerespektē, un pēc tam Centrālā vēlēšanu komisija nemaz neuzsāk šo procedūru, ko viņiem likums skaidri pasaka. Ja ir konkrēts likuma paredzētā kārtībā sastādīts iesniegums, savāks šie paraksti no iedzīvotājiem, viņiem ir jāuzsāk šī parakstu vākšana. Izskatās, ka esošā vara ir devusi rīkojumu Centrālajai vēlēšanu komisijai neatbalstīt neko, kas var kaut kādā veidā kaitēt esošai koalīcijai, tātad Kariņa Levita režīmam. Tad sanāk parakstu vākšanas vietā, ko mēs reāli spējam šodien darīt? Kā mēs varam mainīt situāciju? Šodien es teikšu tā, kamēr vara nejutīs, ka cilvēki tiešām ir gatavi nostāties pret šo varu un apvienoties, nekas nemainīsies. Un te viņi ir radījuši ļoti tādus izdevīgus apstākļus un situāciju, kur viņi ir sašķēluši cilvēku, apskatīties Saeimas opozīcija, ir nopirkta 16 miljoni, to, ko viņi sadalīs starp Saeimā esošām partijām, ir garants tam, ka tās partijas, kuras ir opozīcijā, tādas kā ZZS un Saskaņa, viņas jau nekādu lielo protestu, neapmierinātību neizrāda pret esošo varu. Viņi neiet un neprotestē. Tad, kad tiek aicināti cilvēkiem nākt un protestēt pret varu, viņi nepiedalās. Kāpēc?
tāpēc, ka viņi baidās, ka viņiem atņems šo naudu. Tātad nopirktā opozīcija, par ko kritizē kaut kādas nedemokrātiskās valsts, tas ir tas, kas ir noticis Latvijā. Tātad žurnālists pērk ar 3 zvaigžņu ordeņiem, bet patiesībā mēs varam pazaudēt demokrātiju. Un šodien mums tiešām ir jādomā, kā apvienot cilvēkus, apvienot visus tos, kuri nav apmierināti ar šo režīmu. Mums ir jādomā, kādā veidā var cilvēki paust savu viedokli. Nu, piemēram, no Latvijas dzelzceļa nesen tika atlaisti 700 darbinieki, augsti kvalificēti darbinieki. Viņi tika atlaisti tikai tāpēc, ka esošā vara ir pateikusi, ka tranzīta nozare nav vajadzīga, tā ir pagātne, mums ir vajadzīga gudrā ražošana, tad gudrie stabiņi un daudz kas cits. Bet šie 700 cilvēki palikuši bez darba. Viņiem ir jābūt iespēja iet un protestēt pret šo varu. Tāpat kā ir jābūt tiesībai protestēt tiem, kas 15. novembrī tika izmesti no valsts sektora, no pašvaldības sektora, tikai tāpēc, ka viņi nebija vakcinēti. Tagad pienāk šis 15. datums, 15. decembris. Atkal tiks izmesti daudz cilvēku uz ielas, tāpēc, ka viņiem būs aizliegts pildīt savus pienākumus. Un šeit neiet runa, kad vajag protestēt šiem nevakcinētiem cilvēkiem. Es domāju, ka ļoti daudzi vakcinētie cilvēki arī šodien ar daudz ko nav apmierināti. Vakar bija pacelts jautājums saistībā ar tālmācību. Daudzi bija sašutuši, jo esošā izglītības ministri gribēja atcelt šo tālmācību, uzskatot, ka viņi nav nepieciešami. Tātad viņi gribēja virzīties uz priekšu ar bērnu vakcināciju. Tātad bērniem obligāti ir jāvakcinējas, citādi viņi nevar nonākt uz skolu. Alternatīva tātad nevakcinācijai bērnu vidū bija tas, ka daudz izvēlējās šo tālmācību. Ir bērni invalīdi, kas nevar apmeklēt skolu un tā tālāk. Gribēja to visu atcelt. Vakar bija sacelta liela brēka, ļoti daudz organizācijas un vecāki bija sašutuši. Izdevās to apturēt. Tātad ticība tam, ka cilvēki var sacelties kājās un apturēt kaut kādus pretvalstiskos valdības lēmumus, šāda iespēja pastāv. Bet svarīgi, lai cilvēki apvienojas neatkarīgi no tā, kādu partiju pārstāv, vai viņi vispār ir ar partijām nesaistīti cilvēki. Visi tie, kas uzskata, ka esošais režīms, Kariņa Levita režīms, ir jānomaina, šiem cilvēkiem ir jāapvienojas, jo sliktāk vairs nevar būt. Vai ne? Jo esošās varas visatļautība, kad principā mēs iespējams pazaudēsim demokrātiju, kas jau daļēji ir zudusi saistībā ar to, ka mums nav vairs brīva prese, Latvijas televīzija, Latvijas radio. Viņi ir korumpēti, nopirkti, tur ir režisori, tur ir tie saucamie producenti, kas visu producē. Un viņi taču šodien piesedz valdību, viņi ir viena daļa no valdības. Kā jau es pagājušajā teicu, šī sorosistu kustība, viņi ir okupējusi sabiedriskos mēdījus, un viņi principā izvēlas kādu sižetu taisīt, kādu netaisīt. Un, ja notiek kaut kāds protests, viņi taču nerāda nemaz. Viņi neiet pie cilvēkiem, viņi mēģina diskreditēt ikvienu cilvēku, sakot, vai nu tas ir antivaksers, vai tas ir kāds dzērājs, vai tas ir kāds bombzis, vai tas ir kāds cilvēks, kas neadekvāti rīkojas. Viņi jau nesaka, ka ir atnākuši normāli cilvēki. Patiesībā katrs cilvēks, katrs pilsonis, viņam ir vienādas tiesības. Diemžēl šodien sabiedriskie mediji nostājušies varas pusē, un tāpēc, lai uzvarētu šajā cīņā, ir iespējams tikai tad, ja neapmierinātā tauta apvienosies kopā. Nu, ko jums tālāk, Ainār? Mums ir jautājums no Armanda. Un viņš jautā, jūsu partija var garantēt visu pretlikumisko sodu un piespiedu vakcinācijas atcelšanu? Nu, kas attiecās par sodiem, tad es teiktu tā, ka patreiz mēs neko nevaram atcelt, jo to var atcelt tikai vara. Mēs patreiz neesam vara, mēs esam cilvēki, privāti personas, kas stāv ārpus varas. Pret mani ir uzsākti 6 procesi attiecībā par ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa saistībā ar to, kad piedalījos pastaigā pa Vecrīgu uz prezidenta pili par to, ka es biju Domu laukumā. Tātad 6 administratīvie procesi pret mani, tāpat arī pret maniem arī kolēģiem un draugiem arī ir uzsākti šie procesi. Skaidrs, kad vara šodien mēģina iebiedēt katru no cilvēkiem. Varbūt jūs atceraties, ka tad, kad es biju iniciators pasākumam
Krastmalā pirms kāda laika, tas bija septembrī, tad dienu iepriekš visi mēdīji, ne tikai sabiedriskie, bet arī privātie, kas arī daļa no viņiem ir nopirkti, jo viņi tiek finansēti caur valsts dažādiem fondiem, viņi skandināja, neiet ne uz kādu pasākumu, neiet uz protesta pasākumu, jūs pārkāpsiet likumu, jūs tiksiet sodīti, mēs jūs sodīsim. Tātad cilvēkiem skaidri pateikt, vai nu naudas sodi, jeb apcietinājumi, tad jūs tiksiet sodīti. Un, protams, daudz cilvēki vienkārši baidās no varas. Es atceros, padomju laikā cilvēki baidījās no represīvām struktūрам. Bija Valsts drošības komisija, jeb KGB, Комитет государственной безопасности, un visi zināja, ka var atbraukt melna berta un paņemt cilvēku un aizvest nezināmā virzienā un nebūs kam sūdzēties. Šodien situācija ir kļūst diezgan līdzīga. Varbūt mēs neesam nonākuši tik tālu, ka kādu aizvedīs nezināmā virzienā, bet aizvedīs, nopratinās, radīs diskomfortu un uzliks sodu. Jā, tas ir tas, kas notiek šodien, un tas ir tas, ar ko mēs nedrīkstam samierināties. Tā kā ir jādara viss iespējamais, lai šis ārprāts beigtos, bet, ja gadījumā mēs visi kopā, tā tauta daļa, kas nav apmierināta ar esošo režīmu, nomainīs šo varu, tad, protams, visi šie sodi, kas ir saistīti ar šīm pseido nelikumībām, tad, kad cilvēks neievēro distanci vai aiziet uz kaut kādu pasākumu un par to tiek sodīts, tiem jābūt atceltiem. Un samaksātā nauda ir jāatgriež. Un, kā jau es teicu, iespējams tie, kas šos sodus ir radījuši un sodīja, būs jāsauc pie krimināla atbildības. Un tagad jautājums no Dzintara Vallera par tātad pirmās 3 lietas, ko atcelsi, ja nāksi pie varas. Kā jau es tikko teicu, pirmkārt ir jāatceļ šīs nelikumīgie sodi, ko cilvēki ir saņēmuši visā šajā pēdējā gada laikā. Un sodīti cilvēki ir ļoti daudz. Tas, kas ir jāizdara, varbūt pirmajās, es neteiktu tur 3 lietas, bet pirmajās 100 dienās ir jāveic milzīgas izmaiņas. Tad ir jāefektivizē valsts aparāts, ir jāatlaiž tie ierēdņi, kas būs noziegušies pret savu tautu, tādi kā Ruks, viņi būs jāatlaiž tā, lai viņi tūmā nevarētu stāvēt valsts aparātam. Ja nebūs tā, ka mēs Ruku vienkārši pārcelsim no viena liela amata uz citu lielu amatu, tie cilvēki, kas būs noziegušies pret savu tautu, tiks atlaisti. Ja? Un tie, kas būs pārkāpuši likumu un tiešām izdarījuši kādu citu noziegumu, tiks saukti pie atbildības. Citas iespējas nav. Kas attiecās par to, kas valdībai jādara, esošai varai nav šodien plāna, kā attīstīt ekonomiku. Pēdējie 3 gadi Latvijai ir radījuši zaudējumus, tātad apmēram budžeta deficīts ir palielinājies vidēji par 2 miljardi pēdējo 3 gadu laikā. Tas nozīmē, ka Kariņa valdība ir radījusi apmēram 6 miljardu zaudējumus valstī, tātad iedzinusi valsti parādos. Būs jāsāk domāt, kā šos parādus atdot. Ja. Būs jāskatās, kur tā nauda ir pazudusi, jo šodien nav nekādas atskaites par šīs revīzija un auditi visplašākā mērogā. Tas ir tas, kas būs jāveic visā Latvijā. Paralēli tam valdībai būs jāsāk rīkoties un jādomāt, kā pelnīt, kā attīstīt ekonomiku, kā veidot divpusējās attiecības ar daudzām pasaules valstīm, kā sakārtot kaimiņu attiecības. Mēs negribam karot, mums ir nepieciešama sadarbība ar visiem kaimiņiem, gan rietumos, gan austrumos. Mēs esam tādā geogrāfiskā novietojumā, kur Latviju nevar pārcelt uz Dienvidu Ameriku vai uz Ziemeļu Ameriku, kurā būs citi kaimiņi. Mūsu kaimiņi, tie, kas šodien ir geogrāfiski, tie arī paliks pēc 100 gadi. Līdz ar to mums jādara viss, lai Latvija būtu bagāta, attīstīta valsts, lai jaunatne nebrauc prom, lai būtu iespēja strādāt Latvijā, lai uz Latviju brauktu un iegūtu izglītību ārvalstu turisti, kas atstātu šeit naudu. Mums jādara viss, lai uz Latviju brauktu un saņemtu medicīniskos pakalpojumus ārzemnieki. Tādā veidā mēs veicinātu medicīnas eksportu. Ir jādara kaut kas, lai pēc iespējas ātrāk turisms atzimtu, jo šodien, pateicoties tam, ka šī nozare praktiski ir iznīcināta, bez darba ir palikušie frizieri,
un citi šajā sektorā strādājošie, bez darba ir palikuši mūziķi, tātad radošā sabiedrības daļa un tā tālāk. Darba ir ļoti daudz, kā es teicu, ir vajadzīga profesionāļu valdība, kura pirmajās 100 dienās praktiski izmainīs visus nepieciešamos likumus, pieņems jaunus likumus, ieviesīs jaunu kārtību, lai Latvija var normāli attīstīties. Un viena no lietām, kur daudzi saka, Šleser, tu runā, kur ņemt naudu. Kur ņemt naudu ātri. Visi tikai runā par izdevumiem. Es varu pateikt vienu konkrēto piemēru, ko mēs izdarīsim un palielināsim budžeta ieņēmumus jau pirmajā gadā par vismaz 1,5 miljardu eiro. Tā ir PVN schēmu izzagšanas apstādināšana, kas šodien notiek pateicoties vidu atbalstam un akceptam. Šodien valstī ieved daudzas preces, un pēc tam viņas tiek tirgotas visādām kreisām kompānijām, un pa vidu tiek izkrāpti PVN. Mums jāmaina šī sistēma, mums jārada jauna sistēma, kur mēs iekasēsim PVN no gala patērētāja. Tātad katrs veikals, kas pārdos preci vai pakalpojumu, viņi maksās PVN pilnā apjomā, un tādā veidā mēs iznīcināsim esošo noziedzīgo sistēmu, kur PVN sistēmas izkrāpšana ir radīta atbalstot no esošās varas. To ir iespējams izdarīt. Viens konkrēts likuma grozījums, jauna sistēmas ieviešana, kad mēs mainīsim PVN iekasēšanas kārtību un visu, un budžets palielināsies par 1,5 miljardu jau gada laikā. Kāpēc tas netiek darīts? Ārkārtīgi vienkārši, tāpēc, ka partijām pietuvināti cilvēki, grupējumi nodarbojas ar PVN izzagšanu. Tā kā šajā gadījumā nevis ir jārunā tikai, kur mēs tērēsim naudu, bet pirmkārt ir jādomā, kā mēs pelnīsim. Un es uzskatu, ka Latvijai ir vajadzīga valdība, kurai ir skaidrs biznesa plāns, rīcības plāns, kā pelnīt. Jo vairāk mēs pelnīsim, jo vairāk mēs varēsim tērēt un atbalstīt visdažādākās sociālās programmas, kuras tiešām ir jāatbalsta. Ainar, diezgan daudzi cilvēki tagad tiešraidē uzdod jautājumu, ko darīs ar obligātām vakcinācijām? Es teiktu tā, ka tad, kad tika dibināta partija Latvija pirmajā vietā, es skaidri pateicu, mēs esam par brīvprātīgu vakcināciju. Tātad par brīvprātīgu vakcināciju. Ja cilvēks uzskata, tad konsultēties ar savu ģimenes ārstu vai kādu citu ārstu, ka viņam jāvakcinēs, tad viņam jābūt iespējai arī vakcinēties. Ja cilvēks uzskata, ka viņam nav jāvakcinēs, arī šādām iespējām ir jābūt. Un nevajag domāt, ka cilvēki ir muļķi. Katrs var pieņemt lēmumu par sevi un par saviem bērniem. Nav pieņemami, ka tagad valsts pieņems lēmumu, tagad mēs vakcinēsim bērnus sākot no 12 gadi. Pēc tam izskan viedoklis, ka vakcinēsim bērnus sākot no 5 gadi. Vai ne? Tiek ņemti kaut kādi piemēri, kas principā ir noziedzīgi. Nedrīkst vakcinēt bērnus līdz 18 gadi. Tikai un vienīgi izņēmumu kārtā, nevis obligātā kārtā. Un tas, kas notiek pasaulē, es teikšu tā, mēs nevaram izmainīt pasauli. Mēs nevaram izmainīt to, kas notiek citās valstīs, bet mēs varam kontrolēt situāciju Latvijā. Tātad pirmkārt, tas, ko mēs varam izdarīt, atcelt jebkādus ierobežojumus Latvijā, bet skaidri pasakot, godājamā Latvijas tauta, mēs uzticamies jums, esiet atbildīgi, tad, kad jūs apmeklējat vienu vai otru pasākumu, izmantojiet iespēju izmantot masku. Ja jūs uzskatiet, ka tas jums nav nepieciešams, variet neizmantot. Esiet atbildīgi. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka cilvēki brīvprātīgā formā viņi paši pieņems pareizos lēmumus. Cilvēki nav idioti, cilvēki negrib nomirt, bet vienkārši vieniem cilvēkiem ir argumentācija, kāpēc viņiem ir jāvakcinēs, citiem ir argumentācija, kāpēc nav jāvakcinēs. Šodien mēs zinām, ka daudz cilvēku saņem pat 3. poti, bet mēs zinām tās valstis, kurās jau cilvēki praktiski 100% sapotēti, tāpat viņi slimo. Vienlaicīgi es pazīstu cilvēkus, kuri ir saslimuši nepotēti un ir tādi, kas ir saslimuši potēti. Un šeit šo atbildību mēs nevaram katram cilvēkam uzspiest no valsts puses. Mums jādod iespēju cilvēkam pašam pieņemt atbildīgi šo lēmumu zināmā mērā, uzņemoties risku. Bet ar šādu lēmumu, ko mēs iegūtu? Mēs atdzīvinātu ekonomiku. Mēs nedzīvotu, mēs neturpinātu aizņemties 2 miljardus
eiro katru gadu. Mēs dotu iespēju cilvēkiem strādāt, un katrs cilvēks parūpētos par savu veselību, par savu klientu veselību. Es uzskatu, tas ir vienīgais veids, tā kā Šveice. Tad, kad politiķi nevar pieņemt lēmumu paši, viņi automātiski dot iespēju cilvēkiem izteikties referendumā. Starp citu, viens no partijas Latvija pirmā vietā priekšlikumiem ir dot iespēju cilvēkiem piedalīties daudz biežāk referendumos. Nav jābaidās no referendumiem, un šis arī būs viens no pirmajiem likuma grozījumiem, kuru mēs ieviesīsim. Šodien sanāk tā, lai nonāktu līdz referendumam, ir jāsavāc 150 000 paraksti, un tikai tad ir referendums. Tā kā daudz cilvēki ir aizbraukuši no šīs valsts, tad principā situācija tāda, ka praktiski nonākt līdz referendumam ir neiespējami. Mums ir jādod cilvēkiem iespēja iet un balsot par tiem jautājumiem, par kuriem nevar vienoties politiķi. Tad cilvēkiem vienmēr ir jābūt iespējai palīdzēt politiķiem pieņemt vienu vai otru lēmumu. Tas pats par prezidentu. Mēs redzam, kā rīkojās mūsu prezidents. Viņš runā tik nesakarīgi, ka nevar saprast, ko tad viņš beigās grib pateikt. Un izskatās, ka ļoti bieži viņš runā, un tas viss notiek tikai runāšanas pēc. Tas slavenais teiciens, kad Ziemassvētkus nepiedzīvos tie, kuri būs nomiruši. Trakāk vairs nav, ko prezidents varētu novēlēt. Tad, ja jūs nomirsiet, tad jums nebūs svētku mielas Ziemassvētkos. Kas tas par prezidentu? Es domāju, ka mums ir nepieciešams dot iespēju tautai izvēlēties savu prezidentu tiešajās vēlēšanās. Nevajag uztraukties, ka pēkšņi tauta ievēlēs nepareizo prezidentu. Ejam tālāk. Tad tieši jautājums ir šāds par prezidentu. Ainār, kā tu domā, vai mēs vispār kādreiz nonāksim līdz tautas vēlētam prezidentam? Latvija pirmajā vietā ir ierakstījis savā programmā. Tas ir mūsu punkts. Tas nozīmē, ka tas ir likums visiem tiem ievēlētajiem deputātiem, kuri tiks ievēlēti pēc nākamām vēlēšanām, ka viņi atbalstīs tieši šādus likuma grozījumus, satversmes grozījumus. Tad ir jāievēl tādi deputāti, kas ļaus tautai ievēlēt savu prezidentu. Ļoti vienkārši. Esošā vara ir pret to, lai tautai būtu tādas tiesības. Es un mani dombiedri partijā Latvija pirmā vietā, mēs atbalstam to, ka tautai ir jāievēl savs prezidents, nevis politiķiem savs. Daži uzrakstījuši tevi, Ainār, par prezidentu, Vili par prezidentu. Nē, es savu kandidatūru atsaucu uzreiz. Man nav tādu plānu, es esmu izvirzīts kā premjera amata kandidāts. Man vairāk patīk izpildvara, es esmu gatavs vadīt nākamo valdību, esmu gatavs veidot profesionāļu valdību. Prezidentam ir ļoti svarīga reprezentatīva loma. Protams, arī viņam ir jādod vairāk pilnvaru, bet prezidentam ir jābūt tieši tam cilvēkam, kurš nodrošina šo saikni starp tautu un varu. Bet, Ainār, mūsu partijā taču var arī iestāties, un mums tieši Ieva Ozoliņa jautā, kā to var izdarīt. Viņa ļoti grib palīdzēt arī uzvarēt nākamajās vēlēšanās. Es aicinu ikvienu, kurš negrib stāvēt malā, nāciet pievienoties mūsu komandai. Iestāšanās partija Latvija pirmajā vietā ir iespējama ļoti vienkārši, jo mēs pieņemam ikvienu cilvēku, kurš atbalsta mūsu programmu. Mums ir izlasiet mūsu programmu, kur ir 50 punkti. Ja šī programma jums ir pieņemama, tad mums ir pa ceļam kopā ar jums. Lāsma Mentele ir mūsu biroja vadītājs, sazinieties ar viņu. Un tas viss notiks ļoti ātri. Un tas, ko es vēlos arī teikt, ka tie cilvēki, kas ir mūsu partijā, viņi arī aktīvi darbojās dažādās grupās. Mums ir uzņēmēju grupa, mums ir finansistu grupa, mums ir izglītības grupa, mums ir labklājības grupa, mums ir iekšlietu grupa. Principā nominētie ministra amata kandidāti un arī citi izvirzītie profesionāļi, viņi šodien vada šīs grupas, un daudzi cilvēki atrod jaunus domu biedrus, jaunus draugus, jaunus
kolēģus, ar kuriem tā dzīve viņus būs savedusi. Un man ir liels gandarījums, ka patreiz tiešām partijas biedri ir ļoti aktīvi, jo mēs strādājam, lai paplašinātu esošo programmu un lai tiešām mēs būtu gatavi rīkoties tā, lai pirmajās 100 dienās pēc tam, kad tiks nomainīts esošais režīms, ka mēs varam reāli veikt visas tās reformas, kas ir vajadzīgas, lai Latvija varētu normāli attīstīties. Tā kā, ja jums ir idejas, kaut vai viena ideja, ja jūs gatavi nākt vienkārši mūs atbalstīt ar kaut kādām parastām lietām, nevajag būt profesoram ar vairākām izglītībām. Jūs varat vienkārši būt aktīvs cilvēks ar dzīves pieredzi, nāciet un strādāsim kopā, jo šodien tas galvenais uzdevums ir apvienot tautu, un arī partijās cilvēkiem ir jāapvienojas. Ja gadījumā jums ir kādas citas prioritātes un simpātijas, tad, protams, mēs to respektējam, bet tie, kas ar politiku nav bijuši saistīti, vai arī ir bijuši saistīti, bet vīlušies, nāciet un sadarbosimies. Atgādinu, ka vairāk informācijas var atrast mājaslapā www.latvija1vietā.lv, un tur arī jūs varat ļoti ērti pieteikties, ja, piemēram, jūs uzskatāt, ka mums ir pa ceļam. Un tagad Armands jautā, Ainār, kā jūs domājat, vai mums vispār sanāks uzvarēt? Esmu pārliecināts, ka šodien tauta ir gatavāka nekā jebkad nomainīt esošo režīmu. Jo daudz esošie politiķi pie varas ir bijuši jau vairāk kā 20 gadus. Es esmu bijis politikā kādu laiku, bet pēdējos 10 gadus es esmu nodarbojies ar uzņēmēju darbību. Es neesmu bijis saistīts ar politiku. Problēma ir tāda, ka mūsu valstī ir ļoti daudz politiķi, kas nav strādājuši privātā sektorā. Viņi pieņem likumus, bet viņi nezina, kā šie likumi ietekmē parasto cilvēku dzīvi, jo viņi ir pieraduši, ka neatkarīgi no tā, kāda vai tā ir Covid krīze vai kāda cita krīze, finanšu krīze, viņi saņem garantētu atalgojumu. Viņi nesamazina savu atalgojumu. Paskatieties, vai tas nav amizanti, ka tagad pirms vēlēšanām viņi nekautrējas palielināt algas gan prezidentam, gan premjeram, gan valdības locekļiem, gan deputātiem, gan citiem valsts sektorā strādājošiem. Mēs zinām, ka ir partijas, kuras saka, mēs solījām 3x500. Mēs šodien varam solīt arī 3x1000. Jautājums, no kurienes nāk nauda? Ja šī nauda ir aizņemta Starptautiskā valūtas fondā vai starptautiskās bankās, un šī nauda būs jādod, ja nākamgad Kariņa Levita režīms aizņemsies vēl apmēram 2 miljardus eiro, tad šajā gadījumā teikt, ka viņi kaut ko uzlabo valstī un ka viņi palielina algas, tas ir praktiski tā kā var teikt visatļautība. Jo parasti privātā biznesā tiešām cilvēki palielina algas, atalgojumus un labklājību tad, kad viņi nopelna. Neviens privātais uzņēmums neaizņemās naudu bankā, lai palielinātu sev algas. Valdība, diemžēl, mūsu valstī to dara, un es uzskatu, ka tas nav pieļaujami. Draugi, atbildēšu tomēr uz jautājumu, kāda ir mana biedrība partijā Latvija pirmajā vietā. Es esmu arī viena no līdzdibinātājiem šīs partijas. Un vai es gūstu finansiālu labumu? Nē, es negūstu. Ainār, un tad uzreiz, starp citu, bija jautājums tev. Viena tā pati meitene bija uzdevusi Evita vārdā. Kāpēc izvēlaties influencerus, jeb digitālā satura veidotājus, lai popularizētu savu partiju? Kāda ir šī sadarbības nosacījumi? Jauku pēcpusdienu vēlot. Pirmkārt, es gribu pateikt paldies Mājai, ka viņa pievienojās mūsu komandai un viena no pirmajām. Tad, kad vēl partija nebija izveidota, Māja kopā ar Māri atnāca uz vienu no tikšanām, kas notika apmēram 3 stundas. Mēs runājām par valsti, par to, kas ir jādara, un Māja pieņēma lēmumu pievienoties šai komandai. Un Māja ir tas cilvēks, kas ir ne tikai partijas biedrs, bet arī dibinātāja, jo viņa jau dibināšanas kongresā uzstājās ar runu no tribīnes un skaidri arī pateica, kāpēc viņa ir pievienojusies. Tā kā, ja jūs gribat dzirdēt plašāku atbildi tieši no Mājas, tad jūs varat apskatīties internetā viņas uzstāšanos tieši no partijas dibināšanas kongresa. Un man ir liels prieks, ka šādi cilvēki nolem iet politikā, kuri nekad ar politiku nav bijuši saistīti. Tāpēc, ka viņi ir daļa no tautas.
Patreiz ir pierasts tā, ka tie cilvēki, kas 20 gadus ieņem dažādas amatus, ka viņi vēl 20 gadus varētu turpināt ieņemt šos amatus. Es uzskatu, ka jebkurā amatā ir vajadzīgs svaigas asins, un tāpēc es esmu tiešām gandarīts, ka politikā ir gatavi ienākt daudz cilvēki, kas nav bijuši saistīti ar politiku, bet kuri ir profesionāli tiešām sasnieguši savā dzīvē ļoti daudz. Un tā kā Maijai ir ļoti daudz sekotāju, tas nozīmē to, ka viņas viedoklī ieklausās. Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai politikai sekotu ne tikai vecākā gada gājuma cilvēki, bet tieši jauni cilvēki. Ir svarīgi, lai tādi cilvēki kā Maija spēja ar savu ietekmi pārliecināt viņus nebraukt prom no Latvijas. Un tie, kas ir aizbraukuši, lai viņi sadzird tieši Maijas viedokli un atgriežas Latvijā, lai viņi redz nākotni Latvijā, lai Latvija tiešām viņiem būtu tā sapņu zeme, kur viņi grib dzīvot, kur viņi grib, lai viņu ģimene dzīvo, kur viņu bērni, mazbērni dzīvo. Un tāpēc es vēlos teikt, ka mūsu partijā tiešām ir daudz cilvēku, kas ar politiku iepriekš nav bijuši saskārušies, un es esmu priecīgs, ka tieši šādu cilvēku mūsu vidū kļūst aizvien vairāk un vairāk. Tā kā paldies, Maija, ka tu esi kopā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Paldies, Ainar, par tik jaukiem vārdiem. Man patiešām ir prieks atrasties tik lieliskā komandā, un kā jau tu iepriekš minēji, mums ir daudz lieli līderi ar lielo burtu. Bet lūdzu piedod man par šo jautājumu, bet es tomēr uzdošu, tas ir bijis iesūtīts arī Ainar. Vai tu esi vai neesi oligarhs? Kas tad tur īsti ir ar tiem oligarhiem? Tas, kas attiecās par vārdu oligarhs, tad, protams, katrs var apskatīties Wikipēdijā, ko tas nozīmē. Es esmu 10 gadus ārpus politikas. Es neietekmēju politiskos procesus valstī jau 10 gadus. Tad, kad es biju politikā, jā, es biju ļoti ietekmīgs, jo es vienmēr spēju pārliecināt dombiedrus par vienu vai otru viedokli. Piemēram, tad, kad 2003. Gadā tika izveidota valdība, premjerministrs bija Einārs Repšs, es biju ministra prezidenta biedrs. Mums bija vienošanās par to, ka tiks samazināts uzņēmuma ienākuma nodoklis. To mēs bijām ierakstījuši mūsu valdības deklarācijā. Bet tad, kad pienāca kārta šī jautājuma skatīšanai, tad finanšu ministrs Valdis Dombrovskis pateica, ka finanšu ministrija nevar atbalstīt Aināra Šlesera iniciatīvu, jo šis konkrētais priekšlikums var radīt valstī 70 miljonu latu zaudējumus. Jā, tieši latu, jo tajā laikā eiro vēl nebija ieviesta. Un ko dara daudzi citi politiķi? Viņi saka, redziet, mani neatbalsta finanšu ministrija, man neatbalsta premjers. Bet tā kā es biju partijas līderis, es biju devis solījumu saviem vēlētājiem, es piecēlos kājās un es pateicu, Repšes kungs, ja mēs šodien šajā valdības sēdē nepieņemsim lēmumu par uzņēmuma ienākuma nodokļa samazināšanu līdz 15%, es atstāju šo zāli un kopā ar mani aiziet arī mana partija. Tāds bija mans viedoklis. Rezultātā izskatās, ka Repše negribēja, lai valdība krīt uzreiz pēc tās apstiprināšanas. Viņš teica, laikam tad mums ir jāpiekāpjas. Un rezultātā lēmums tika pieņemts. Uz jautājumu, kā interesēs es darbojos, tad atbildi tāda, es darbojos Latvijas tautas interesēs, Latvijas valsts interesēs. Jo pateicoties manai stingrai pozīcijai, 2003. gadā samazinot šo uzņēmuma ienākuma nodokli, mēs 2 gadu laikā palielinājām ieņēmumus valsts budžetā par vairāk kā 200 miljoniem latu, pateicoties tieši šim samazinātajam uzņēmuma ienākuma nodoklim. Uz jautājumu, vai es rīkojos pareizi, es teikšu tā, ka es nevarēju savādāk rīkoties. Es biju gatavs pazaudēt amatu, es biju gatavs pazaudēt vietu pie valdības galda, jo es biju devis šo solījumu, un es to pildīju. Un rezultātā Latvijas valsts no tā ieguva ļoti daudz. Un es teiktu tā, ka mans spēks un ietekme politikā bija saistīta ar to, ka es politikā iegāju kā turīgs cilvēks, kā miljonārs. Jā, man bija 28 gadi, bet es jau biju nopelnījis savus pirmos miljonus. Es nopelnīju to strādājot, veidojot kopuzņēmumus ar Norvēģu partneriem. Mēs būvējām
tirzniecības centrus, šeit rekonstruējām vecas rūpnīcas, mēs uzbūvējām Rīmī veikals. Tajā laikā es biju pirmais direktors Rīmī veikalos. Mēs tiešām būvējām tirzniecības centrus, Mols, Alfa, Origo un tā tālāk. Bija daudz dažādu īpašumu. Es politikā iegāju kā turīgs cilvēks, un mani neuztrauca tas, ka mani var izmest no amata, ja gadījumā mans viedoklis kādam nepatīk. Es atļāvos teikt to, ko es domāju, un tas lielā mērā varbūt arī radīja to imidžu, ka es politikā neesmu standarta politiķis, jeb standarta sausiņš, kurš tad, kad viņam uzpūš, viņš uzreiz apsēžās un viņš saprot, ka viņam jātur mute ciet. Es esmu pazaudējis vairāk kārtīgi savus amatus tikai tāpēc, ka es nebaidījos teikt to, ko es domāju, jo es uzskatīju, ka tas ir pareizi. Un šodien es varu vēlreiz liekot roku uz sirds pateikt, ja mēs izveidosim valdību, tad pirmajās 100 dienās Latvijā notiks tādas reformas, kāda Latvija nav pieredzējusi līdz šim, tikai tāpēc, ka pēdējo 10 gadu laikā, strādājot uzņēmējdarbībā, es esmu ne tikai sapratis tās visas problēmas, kas Latvijā ir, bet man ir izstrādāts konkrēts rīcības plāns, kā padarīt šo Latviju par bagātu valsti nākamo 4-8 gadu laikā, lai Latvija būtu viena no bagātākajām pasaules valstīm. Bet tas lielā mērā nebūs saistīts ar to, ka mēs celsim nodokļus uz augšu, lai būtu lielāki ieņēmumi un aizņemsimies daudzus miljardus. Tas ir saistīts ar to, ka mēs sāksim beidzot pelnīt. Mēs veidosim divpusējās attiecības ar Amerikas Savienotām valstīm, ekonomiskās attiecības, ne tikai politiskās. Mēs veidosim ekonomiskās attiecības ar Vāciju, Franciju, Skandināvijas valstīm, ar visām Eiropas valstīm, ar visām pasaules valstīm, ja tas ir Latvijas interesēs. Jo galvenais princips ir Latvija pirmajā vietā. Plāns mums ir, ko darīt, un es teikšu tā kā jautājums bija par oligarhu. Nē, es neesmu oligarhs, jo man šajā gadījumā ir iespējas darboties kā uzņēmējam. Un es uzskatu, ka viss šis stāsts ar oligarhiem lielā mērā ir Sarmītas Elērtes, galvenās sorosistas iniciēts pasākums, kur tika taisīti gan oligarhu kapusvētki, gan viss pārējais. Tas bija PR šovs principā pret politiskiem konkurentiem. Bet tas, ka es esmu bijis ietekmīgs cilvēks politikā, un tas, ka es nebaidos teikt to, ko es domāju, tas ir mans spēks. Es varu atļauties. Es nebaidos pazaudēt kādu amatu. Un, ja gadījumā mani ievēlēs Latvijas tauta un es kļūšu par nākamo premjeru, tad es esmu gatavs katru otrdienu valdības sēdē tikties ar Latvijas uzņēmējiem atklāti un runāt par to, kā attīstīt valsti, jo mēs varam ekonomiku attīstīt tikai ar tiem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kas maksā nodokļus, kas rada darba vietas. Mums nav jāuztraucās un jābaidās to, kad uzņēmēji attīstīs biznesu Latvijā. Šodien ir ļoti daudz uzņēmēji, kas ir mazie, vidējie, lielie. Viņiem ir jābūt iespējai komunicēt ar valdību patiešo bez starpniekiem. Tā kā, ja kāds uzskata, kad tas nav standarta veids, kā politiķis šodien rīkojas, tad sauciet mani vienalga par oligarhu, par uzņēmēju, par vienalga ko. Bet tāds es esmu vienmēr bijis. Tad, kad man bija 28 gadi, kad es iegāju politikā, tāds pats es būšu. Kad, ja jūs ievēlēsiet, tad principus es neesmu mainījis. Jo pirmais lozungs, ar kuru es gāju politikā, bija vienot, nevis šķelt. Un es šodien principā varu atkārtot to, ka tā ir tāda paša ideoloģija, kuru es šodien atbalstu, jo ir ārkārtīgi svarīgi apvienot Latvijas tautu, apvienot latviešus, krievus un darīt visu iespējamo, lai Latvijā dzimtu daudz bērnu. Un tas, ka mēs esam pateikuši, ka ir jāatbalsta daudz bērnu ģimenes, ka ir jāpiešķir dažādas atlaides tieši daudzbērnu ģimenēm. Bez daudzbērnu ģimenēm Latvijai nav nākotnes. Ir svarīgi, lai Latvijā dzimtu 3, 4, 5 bērni ģimenē, lai dzimstība būtu krietni virs esošā līmeņa, kurš ir 1,3 tikai bērns uz ģimeni. Tā kā sauciet mani vienalga, kā jūs gribat. Galvenais, esiet aktīvi un apvienosim spēkus tā, lai mēs tiešām nākamajās vēlēšanās šo esošo, sapuvušo, korumpēto Kariņa Levita režīmu varētu nomainīt kopā. Ainār, runājot par Kariņa režīmu, es tikmēr ātri uzmeklēju oligārha definīciju. Nu tad, draugi mīļie, es jums nolasīšu ļoti īsi, kodolīgi, bet es ceru, ka visiem būs skaidrs, kas tad ir oligārhs. Tā ir persona, kas pārstāv sabiedrības pārvaldes formu, kurā vara pieder nelielai iedzīvotāju grupai.
kas valsti pārvalda savās, nevis sabiedrības interesēs. Oligarham piemīt politiskais un ekonomiskais spēks un tiek kontrolēta mēdīju vide. Un tagad es vēlos, draugi, palūgt jūs, nosauciet zināmas uzvārdus, kuriem tieši šī definīcija ļoti labi arī tos raksturo. Man ir sava versija, es pagaidīšu jūsu versijas, tā kā droši komentējiet. Nu, ko, Aināra, kamēr mūsu skatītāji komentē, varbūt kādi vēl vārdi, pirms mēs pabeidzam šo ēteru. Un, starp citu, vēl piebildīšu, ka mēs noteikti plānosim nākamo. To es pateikšu pašās beigās, līdz ar to paliekat vēl ar mums un sagaidiet datumu, laiku, kad mēs ar jums tiksimies atkal, Aināra. Nu, ņemot vērā to, ka šodien mēs atkal neesam atbildējuši uz daudziem jautājumiem, tad šī pārraide būs jāturpina nākamajā reizē, tā kā turpinājums sekos. Kas attiecās par sadarbību, to, ko daudz te arī raksta, es aicinu ikvienu, kurš grib pievienoties manai komandai, partijai Latvija pirmā vietā, nāciet, pievienojieties. Mums jāizveido liela partija, kurā būtu vismaz 10 000 cilvēki. Nāciet, jo ja jūs paliksiet vienkārši sociālos tīklos vai pie televizora ekrāna, nekas valstī nemainīsies. Ir jāsāk sadarboties, un bez uzvaras nākamajās Saeimas vēlēšanās mēs nevarēsim izmainīt šo valsti. Aināra, mēs esam atraduši oligarhu. Mūsu tiešraidē cilvēki ir komentējuši, un visizplatītākais uzvārds ir bijis tieši Kariņa uzvārds. Nu, es domāju, nav brīnums, ja mēs izlasam šo definīciju, jebkurš domājošs cilvēks var sasaistīt šo definīciju ar šo uzvārdu. Nu, ko, draugi, paldies jums liels par šo tiešraidi, ka jūs bijāt kopā ar mums. Kā jūs redzat, mūsu tiešraides ir ļoti plašas, tādā ziņā, ka plašas tēmas tiek, pirmkārt, jau daudz jautājumu, visdažādākie ir uzdoti. Mums ir vēl ļoti daudz ko stāstīt. Noteikti arī jums ir ļoti daudz jautājumu, kuriem vēl neesat saņēmuši atbildes. Priekš tā tieši ir domāts arī e-pastus, kur jūs varat rakstīt. To jūs visu varat atrast Aināra Facebook lapā. Un, jā, paldies par jūsu atsaucību. Tad arī tiksimies nākamajā nedēļā. Tiksimies nākamā nedēļa. Paldies un ar labu vakaru!